Vari. Labvakar, meitenes! Mēs apsveicu tās, kas ir uzdrošinājušās mūsu jaunā istabā atnākt. Ilgi neaizkavēšu un sāksim, mums ir gara runāšana šodien diezgan. Gribu zināt, vai ir redzams slaidi, ko mēs rādīsim. Guntiņa mums rādīs slaidus uz priekšu, es stāstīšu. Mēs tā tagad kooperēsimies. Mēģināsim jauno istabu. Šodien mēs runāsim, kā jau es pagājušreiz teicu, ka mēs turpināsim vēl mūsu gramošanu, un šodien būs mūsu dārgās zarnas. Vēl šobrīd par taisno zarnu. Nākošreiz būs par... Tā man kaut ko te izmeta, vai tev tur izmeta? Tev, Guntiņa, izmeta kaut ko ārā, nav mītings, kaut kas tur mums nav. Tev tos slaidus negrib rādīt, nezinu kāpēc. Es nospiedu pogu vienu, tūliņ aiziesim atpakaļ uz WhatsApp. Labi. WhatsApps atvērsies to, jā. Labi, šodien eksperimentā. Vienkārši labi. Turpin pēc tam sapraties. Tagad runā tālāk. Jā. Ja Guntiņa slēdzam to pirmo slaidu, jo mēs runājām, jā. Tātad pār zarnām ir mums gramošanas orgānu sistēma daļa no kuņģa, kā jau pagājušreiz mēs runājām, jā, līdz anālai atvērēji. Zarnas var iedalīt 3 daļās. Tātad tievajā zarnā, resnajā zarnā un taisnajā zarnā. Tievo zarnu veido 12 pirkstu zarna, tukšā zarna un līkumotā zarna. Bet resno zarnu veido aklā zarna, augšupejošā zarna, šķērs zarna, lejupējošā zarna un S-veida zarna. Iedomājieties, cik daudz mums tajā vēdera dobumā viss tas mums atrodās. Šodien mēs runāsim par taisno zarnu, un taisnā zarna ir... Taisnai zarnai ir 3 nodalījumi – 12 pirkstu zarna, tukšā zarna un līkumotā zarna. Tievā zarna ir tikai mugurkaulniekiem, tā kā mums, dzīvniekiem, jāvārds sakot tam, kam ir mugurkauls. Bezmugurkaulniekiem, kam nav mugurkaula, tiem taisnās zarnas nav, tās tievās zarnas nav. Pieaugušiem cilvēkiem tievās zarnas kopējais garums ir apmēram no 6 līdz 7 metri. Kopumā. Sīvietiem drusku mazāk, vīriešiem ir garāk. Nozīmīgākās tievās zarnas funkcijas ir uzņemto barību vielu šķelšana, ogļhidrātu un tauku skalproduktu uzsūkšana asinīs un limfā, kā arī zarnu satura pārvietošana. 12 pirkstu zarna. 12 pirkstu zarna, jeb duedens, ir tievās zarnas sākumdaļa. Tajā atveras aizkuņa dziedzeru un žultspūšļa izvadu. 12 pirkstu zarnu, kāpēc tā sauc, jo viņi ir 12 pirkstu, saliek 12 pirkstus, tik gara viņi ir. Viņi ir pakauveida, vienmēr ir uz kreiso pusi. Ja izliekums mainās, tad ir kāda problēma zarnai, jā, bet pamatā viņa 12 pirkstu zarna tāda ir. Tālāk, Guntiņa. Cilvēkiem 12 pirkstu zarna ir 25 līdz 38 cm gara, kas ir apmēram 12 pirkstu platumā, kā jau es teicu. Tajā ir olbaltumvielu un tauku fermenta apstrāde, ogļhidrātu šķelšana. Tad šajā zarnā tieši notiek par fermentiem un ogļhidrāti mūs sašķeļās. 12 pirkstu zarnas sieniņā ir brumera dziedzers, kas izdala ar bikarbonātiem bagātu sekrētu. Šis sekrēts neintralizē tur nonākošo kuņģa skābi. Vienlaikus 12 pirkstu zarnā enterinigrēns šūnas atbrīvojas no neirondeksīnām šūnām. Atbrīvojoties neiropektīni, piedalās kuņģu un zarnu motorikā un gremošanas sulu sekrēcijas regulēšanā. Tātad 12 pirkstu zarna ir tā, kas regulē mums enzīmu.
Un nākošā mums ir tālāk ir tukšā zarna. Atrodas starp 12 pirkstu zarnām, redz bildītes, es jums tur pieliku klāt, pēc tam varēsiet pētīt, ja? Ir starp 12 pirkstu zarnu un līkumoto zarnu. Zarna, es redzu, tukšās zarnas cilpas izvietotas vēdera dobuma augšējā kreisajā daļā. Tukšā zarna no visām pusēm ir klāta ar vēderplēvi. Sākuma līmenī tukšā zarnā ir neitrāls vai vājs tārmains un parasti atrodas no 7 līdz 2 pH līmenim. Ja, tātad ir neitrāls šis skābas līmenis, kuram ir, lai darbotos mūsu sašķeļu noteikti daudzumā sašķeļās mūsu barība. Tukšās zarnas garums pieaugušajiem cilvēkiem sasniedz līdz 1,8 metri. Sievietēm tā ir īsāka nekā vīriešiem. Dzīvam cilvēkam zarna atrodas tonus saspiestā stāvoklī, tad viņi vienmēr tonusā. Pēc nāves tā izstiepjas un tās garums var pieaugt līdz 2,4 metriem. Motoriskā aktivitāte tukšajā zarnā veido dažādu veidu sašaurināšanos, tā skaitā arī peristaltika un ritmiska segmentācija. Var sakot, tā zarna visu laiku mums darbojās, ja viņa visu laiku tādā tonusā, visu laiku kaut kas notiek. Bet tukšā zarna, kāpēc sauc par tukšo zarnu? Tikai tāpēc, ka tad, kad cilvēks nomirst, tad viņā nekad nav atrasta barība. Tas ir vienīgais fragments, ka nekā tur nav iekšā plika zarna un viss nekas nav. Tāpēc ar viņa saucās par tukšo zarnu. Jo šajā tukšajā zarnā ir tikai darbība, kad mēs apēdam kaut ko, ja, tad viņu, kā es saku, saspiež un pastum tālāk, lai viss pārējais notiek tālākā zarnā, ja, tāpēc viņa ļoti ātri un visu laiku ir vienā tonusā. Interesantākais, atpakaļ drusciņu Guntiņu, interesantākais ir tas, kad, kā redzat, es esmu uzrakstījis, ka katrai zarnai starp citu ir, kā es saku, mūzika, ja, jo viņa strādā, lai viņa saspiestos, ja, ir jābūt tātad 0,180 Hz diapazonā. Tātad ir tāds spēks, ja, kā mūzikai, ja, viņš tā kā ar mūziku strādā. Citreiz mums liekas, ka vēders mums burkšķ, jo mēs dzirdam, ka viņš tur burkšķ. Tātad tā peristaltika tai zarnai ir pārspīlēta, viņai pa daudz, tāpēc mēs dzirdam to burkšķēšanu, ja. Jo tas diapazons paceļās uz augšu, ja tad stiprāks ir tām zarnām. Tālāk, Guntiņ, tātad tukšā zarnā turpinās šķelšanās procesi. Lielākā daļa sašķelto produktu uzsūcas asinīs un limfā. Tātad no šīs zarnas mums aiziet viss caur asinīm un limfu. Ja viņš nesašķeļās, tad asinīs pietrūks un limfā tāpat, ja, tātad paliks zarnā, izdalīsies ārā, ja viņš nepareizi mums strādās, tad nebūs pietiekoši daudz asinīs sašķelto mikroelementu, produktu un limfā. Tālāk mums ir tātad līkumainā zarna. Es visur jums tur pieliku bildītes, lai jūs apmēram saprastu, kur kā mēs varam arī vēderā, arī starp citu sačamdīt, ja, kur katra zarna mums ir, pētam savu vēderu. Līkumainā zarna atrodas vēdera dobuma apakšdaļā, labajā pusē, no gūžas kaula labās puses. Bedres apvidū pāriet aklajā zarnā. Līkumotā zarna ir no visām pusēm ir atklāta ar vēderplēvi. Ja? Tad viņš ir apklāts, viņš ir tāds aizsarg zarna, ja būs tāda, kad viņa arī strādās ar taukvielām. Atšķirībā no 12 pirkstu zarnas, tai ir laba attīstīta taukplēve. Kopā ar tukšo zarnu tā veido tievās zarnas ar taukplēvi klātēto daļu. Starp citu līkumotā zarna atbild mums arī starp tauku sašķelšanos, kas mums ir organismā. Ja līkumotā zarna mums nepareizi atkal strādā, tad mums taukslāņi arī neizdalās no organisma un nepareizi viņus sašķeļ. Līkumainās zarnas garums pieaugušajiem ir līdz 2,5 metri, sievietēm tā ir īsāka nekā vīriešiem, dzīvniekiem.
Citām dzīvniekiem ir zarna atrodas fantastiski saspringtā stāvoklī, atkaliptonusā. Pēc nāves tā izstieps līdz pat 3,6 līdz pat 4 metri pat. Zarnas iekšējais diametrs ir 27 mm. Līkumotā zarna mums ir tāda dūšīgāka. Visas pārējās ir tievākas, bet šī līkumotā ir tā, kad ir dūšīgāka, jo viņai ir pamat lielais uzdevums, lai tālāk aizvedītu uz rasno zarnu, kur sašķeļās atkal tālāk visu mūsu atlikumu, kur tālāk mūs izvedās no organismu. Jā, un šeit jau ir dūšīgāk. Motoriskā aktivitāte. Kas tad notiek mūsu zarnā? Līkumainā zarnā veido dažādu veidu saraušanos, tā skaitā ar peristaltiku un rimatisko sekmenciju. Šāda veida saraušanās frekvence ir specifiska priekšlikumīgās zarnas, atrodas atkal hercu diapazonā. Tātad ir mazāks tas hercs, ja, bet tā pašā laikā, jo ir mazāks, ir tāpēc, ka viņi ir lielāki, viņai ir lielāku spēku vajag. Līdz ar to, tāpēc viņi ir tajā taukslānī iekšā, tai taukplēvē, ja, lai viņi atkal varētu strādāt pareizā ritmā un pareizā darbībā. Līkumainā zarna sintēzē neintrizīnu, šī neiropektīns darbojas kā ēšanas un dzeršanas uzvedības regulators. Tātad līkumainā zarna mums atbild par ēšanu, kā mums pareizi jāēd, mums dodās impulsu uz smadzenēm no līkumainās zarnas un arī par dzeršanas regulāciju. Līkumainā zarna mums dod impulsu, cik daudz dzer. Ja mums ir līkumainā zarnā aizprostojumu, mēs negribam dzert. Tas ir likumsakarīgi, jo nedodās impulsu. Ja? Un līdz ar to tāpēc ir vajadzīga mūsu attīrīšana un sakārtošana zarna. To vēlāk. Līkumainā zarna ir visgarākā līdz 4 metriem vīriešiem. Sievietēm, kā jau teicu, ir īsāka. Tā kā uzsūcas galvenokārt tie ķīma barības komponenti, kuriem nav nepieciešams sagramošanas process. Tas ir ūdens, elektrolīti, monolīti, taukšķidrie, vitamīni, A, D, A un ūdenī šķīstošie vitamīni B12, kā arī daži žūts komponenti. Tukšā līkumainā zarna ir saistīta ar vēderplēves daļu. Tātad mezentērija, kur atrodas tievās zarnas asinsvadi, limfvadi un nervi. Tievo zarnu innervē trīszaru stumbrus, bet appastiņo augšējo apzarņu artēriju. Tātad ir ļoti liela atbildība līkumainai zarnai par limfu, par nerviem, ja, par nervu sadaļu, par ginekoloģiju, par kaulu sistēmu, ja, līkumainā zarna par to atbild. Tātad, ko tad zarna un kādi procesi zarnās notiek? Notiek zarnās gramošana, ja, kuņģa, tātad lejas daļā barība no kuņģa nonāk 12 pirkstu zarnā, tievajā zarnā notiek lielākā daļa ķīmiskās gramošanas, daudzi gramošanas enzīmi, kas sāk darboties tievās zarnas vidē. Tiek sekrēti un aizkuņģa dziedzeri caur aizkuņģa dziedzeri vadu, ja? Tālāk aizkuņģa dziedzeris, jeb pankreatīvie enzīmi kopā ar žūti no žūtspūšļa izdalās hormonu holesterīna ietekmē. Tātad tas ir tas gremošanas process, kas aiziet gan no, kā jau šajā sistēmā es teicu, gan arī zarnu sistēmā. Visi tie enzīmi tur darbojās. Holesterīns veidojas tievajās zarnās, tur nonākušā barības vielu ietekmē cits tievās zarnas hormons, sekretīns, pastiprina aizkuņģa dziedzera darbību. Lai tas izdalītu vairāk biokardītu 12 pirkstu zarnā, neutralizētu kuņģa skābes radīto skābo vidu. Tātad līkumainā zarnā un tievajā zarnā visā garumā mums normalizējas kuņģa skābes vide. Ja, tātad, ja atkal dodās impulss, dodās šī te skābes normalizācija, un tad viss process notiek pareizi. 3 galvenie barības veidu komponenti. Tas tiek
sagremot ir olbaltumvielas, lipīdi, tātad tauki un ogļhidrāti. Olbaltumvielas. Šāda skaista bildīte, kā dārgakmeņi tādi mums izskatās, mikroskopiski izskatās mūsu olbaltumvielas. Tātad olbaltumvielas tiek sagremotas mazākos fragmentos, peptīdos, aminoskābēs, pirms tie tiek uzsūkti. Olbaltumvielu gremošana sāks jau kuņģī un turpinās tievajā zarnā. Aizkuņģa dziedzeri proteoloģiskie enzīmi, tādi kā tripsīns, imetropīns, sadala olbaltumvielas mazākos peptīdos. Karboksīna pilīns skābe atdod vienu aminoskābi. Tātad katrs šīs te karbipilizāni atdala katru aminoskābi atsevišķi. Tā sadalās olbaltumvielas. Tālāk mums ir ogļhidrāti, kas tātad sašķeļās mūsu zarnās, tie šķelti vienkāršos cukuros, jeb monolītos, piemēram, glikozei, kā jau esam dzirdējuši. Aizkuņģa dziedzera analīze norāda daļu ogļhidrātu lielāko ties cieti, kas mums sagremojas, vai cik daudz mums ir organismā uzkrājies. Tātad oligogastrīdos. Citi ogļhidrāti var nokļūt tālāk resnajā zarnā un tik sašķelti baktēriju ietekmē. Tātad zarnas sieniņā ir vairāki enzīmi, kas turpina ogļhidrātu sašķelšanos. Es teiktu tā, ka ogļhidrāti faktiski ar mūsu zarnām, kuras, es neteiktu, ka īpaši sakārtotas, kaut mēs kārtojam, ja? Ogļhidrāti tomēr vairāk resnajā zarnā mums sašķeļās. Ļoti, ļoti maz tievajā zarnā, jo pēc tam pastāstīšu tālāk, kāpēc tas tā notiek. Galvenie enzīmi ir dekrilizācija un glimonalizācija, kas vēl sīkāk sašķēl ogļhidrātus. Citi svarīgi enzīmi ir laktoze, maltizāze, sukrāze. Laktoze liek daļai pieaugtināt trūkt, tādēļ laktoze netiek sašķelta tievajā zarnā. Ja pietrūkst, sevišķi tievajā zarnā nesašķeļās, kam ir laktozes nepanesība. Ja? Jo ir izrādās, ka ja enzīmi mums nepareizi strādā rasnajā zarnā, tievajā zarnā ir automātiski notiek laktozes nepanesība. Mēs laktozi nevaram uzņemt, ja, jo tievā zarna mums nesašķeļ šajā vietā, jo laktoze sašķelšana atbild par tievo zarnu. Ja viņi sāk sašķelties rasnajā zarnā, tad mūsu organismā rodās baktērijas, kuras izraisa zarnu problēmas. Tad tā ir arī caurēji, ja, momentā, ja viņas tā laktoze mums nesašķeļās tievajā zarnā. Tās ir baktērijas, kuras atbild par zarnu pareizu darbību, bet to var sakārtot. Ja? Pēc tam tālāk stāstīšu, kā tas ir. Tādi ogļhidrāti kā celuloze netiek sašķelti, jo veidota no beta-glikozonas atlikumiem, kas savienojas savā starpā. Veido citādākas saites, ko cilvēku enzīmi nespēj sašķelt. Beta-glikozonas saites spēj sašķelt zālēdāji, ja? Tikai tie var šo te sašķelt, viņiem sašķeļās, un baktērijas resnajā zarnā. Tad, kā jau es teicu, baktērijas resnajā zarnā ir vajadzīgs normalizēt, arī tievajā zarnā. Par to mēs tālināsim. Absorbācija, kas tad notiek vēl arī tātad tievajā zarnā un zarnās vispār. Tātad notiek sagremotās uzturvielas spēja nonākt asinsvados ar difūzijas vai aktīvā transporta palīdzību. Tātad zarna sašķeļot mūsu barību, ja, ar tādu darbības funkciju mums nonāk asinīs noteiktas vielas, kam ir jānonāk. Ja, bet ja šī absorpcija mums nestrādā, difūzija mums
tas spiediens nepareizais mums nestrādā kā vajag zarnā, tad viņas tajās asinīs nenonāk. Ja? Tātad iekšējā zarnas sieniņa gļotāda veido pirksta veida izaugumus. Tātad tās ir tās pārsliņas, par ko mēs runājām kādreiz, ja? Uz kuru virsmas atrodas mikropārsliņas. Ja? Katrai mikropārsliņai sērdi veido kapilāri un limfatiskais tīkls, kur nonāk transportētas vielas no zarnu dobuma. Kapilāri nonāk ogļhidrāti un asinsskābes, kā piena vadu lipīdi. Ja? Tātad par šīm pārsliņām jau mēs runājām kādreiz, ja? Ka zarnas jābūt šajā, jābūt attīrītām, viņām ir jābūt, šām pārsliņām ir jābūt katrai atsevišķi. Atcerieties, kādreiz jums likt tās bildīti, ja? Kur tādas pārsliņas, tādas bumbiņas, ja tādas skaistas. Mums ir jābūt katra atsevišķi, lai viņas strādātu, jo caur tām pārsliņām viss tas process notiek. Ja viņas ir tur salipušas, pilnas ar netīrumiem, ja? Ar visādām vielām un neattīrītas zarnas, tad viņas nevar neko uzsūkt. Ļoti, ļoti maz. Un nekāda procesa, viss tas, ko mēs tagad runājam, nekāda procesa mums ļoti, ļoti zemi notiek. Ja? Vielas, kas notiek sagramotas, nonāk tālāk rasnajā zarnā. Tās pārsliņas sūta uz to rasno zarniņu. Tas, kas paliek pāri, ko viņas nevar sašķelt. Lielākā daļa uzsūtas tukšajā zarnā, izņemot dzelzs, tiek absorbēta 12 pirkstu zarnā. Tātad dzelzs pārstrādājas 12 pirkstu zarnā. B12 vitamīni un žūsceļi tiek absorbēti tukšās zarnas beigās. Ja? Tātad pārējā uz likumoto zarnu. Ūdens un lipīdi tiek absorbēti pasīvās difūzijas ceļā tieši tievajā zarnā. Nātrija birkomāts, tātad bikarbonāts, tiek absorbēts aktīvajā transporta ceļā kopā ar glukozes un aminoskābu transportu. Tas nozīmē to, ka ceļā tad nātriju mums dod, absorbē un sašķeļ, vienkārši tas ir sašķelšanas process, ja, kas darbībā notiek no vienas zarnas uz otru, no vienas zarnas uz otru, un tajā procesā viss viņam ir jāuzsūtās. Aminoskābju transports. Un ir fruktoze, tiek absorbēta ar atvieglotu difūzijas palīdzību, tātad ar spiedienu. Ja? Fruktoze mums dodās ar zarnas to impulsu par noteiktā tajā skaņā, ja? Tas notiek tajā sekrēcijā. Un sekrēcija. Tievajā zarnā noris iekšējais un ārējā sekrēcija. Ārējā sekrēcijas rezultātā veidojas zarnu sula, kurā sastāvā ir fermenti un gļotas. Tievajā zarnā iekļūst aizkuņa zieds ar sulu un žults. Ja? Tas ir tas sekrēcijas process, tas pats pamats, par ko es vienmēr saku, ka pēc 10 minūtēm, kamēr mēs apēdam, pēc 10 minūtēm atverās žults, mums žults liekās iekšā, ja? Un tad bīdās pa zarnu, kas dod to darbības rezultātu. Tripsīns un erapsīns šķeļ obaltumvielas un nuklāzi. Tātad amilāze un mazlāze, saharoze, laktoze, fruktoze, visas tās lozes, ja, šķeļ ogļhidrāti. Taukus enerģē žults, bet šķeļ lipāze. Iekšējā sekrēcija ir daudz un dažādu hormonu darbība. Izstrādāšanās un izdalīšanās asinīs. Ja? Tātad taukus sašķeļ žults. Ja? Tiem, kam ir ar žultu problēmas, vai ir bieza, vai ir sašķelta, vai ir izoperēta, vai ir akmeņi, ja? Visi kādas žultas problēmas, tiem ir ļoti grūti notievēt, jo taukslāņus sašķeļ žults. Jā, tātad, un, protams, imūna funkcijas zarnas mums ir pati galvenā darbība, aizsargā imūnu sistēmu, un tievajā zarnā atrodam zarnu mikrofloru. Protams, mēs esam daudz dzirdējuši, ka zarnas tās ir pamat elementi, pamata funkcijas, lai aizsargātu un paaugstinātu imūnu sistēmu.
Ja mums zarnas nepareizi strādā, mums nekas neuzsūcās, tad imūna sistēma mums nokrīt lejā. Un mēs nevaram pacelt. Tātad priekš tam mēs vienmēr runājam, kad jāsakārto vispirms ir mūsu zarnas. Tātad, un ir šādi Peiera plānītes vārti, kas atver antigēnus, tiek nogādāt antigēni prezentējošās šūnās, tātad ieiet šūnās, kas sakārto šūnu darbību, ja? Kas attiecīgi stimulē D un B limfocīdus, kā arī atmiņas šūnas. D un B limfocīdi strādā par galvu. Nepavēlti saka, ka zarnas atbild par galvu. It kā liekas, kāda tur darīšana zarnām, ja? Bet viss tas impulss dodās uz smadzenēm. Caur zarnām dodās skābeklis smadzenēm. Ja? Tātad, un tad kādas var būt mūsu zarnu problēmas. Tātad ir, protams, infekcijas slimības, faktiski lielāko daļu, tas ir lielākā daļa, ka tās ir baktērijas, ja, bakteriozēlā nūjiņa, visas mūsu sinellas, ja, un kolinellas, un papinellas, un holēras, un visas infekcijas, tās ir pirmās pamata infekcijas slimības mūsu zarnām. Tad ir vīrusu infekcijas, protams, tie ir rotavīrusi, ja, visi endonīzi, ginodāze, ja, tā ir visi ar vīrusiem, kas ir saistīts, ja, tās visi ir caur zarnu sistēmu, un caur zarnām mums ir arī jāsakārto mūsu šīs te problēmas. Tad ir vienšūņu problēmas, ja mūsu ar vienšūņiem, ar vienšūņiem ir tā, kad interesanti, tas ir caur ūdeni dabūdams. Ja mēs dzeram netīru ūdeni, ja mēs neaptīrītu ūdeni, ja mēs tur dzeram no kaut kāda ezera, ja kaut kāda, ja, kur ir vienšūņi, tad rodās tādas slimības, kur šie vienšūņi mums zarnās izraisa slimības. Tad ir, protams, paratīze, ja, kur ir lenteņi, tas ir pats par sevi, un ir, protams, atsevišķi, ir mums cilvēku cērme. Jā, cērmas mūsu vēderā ļoti liels, par lentiņiem un cērmēm var stāstīt daudz. Gan jau esat redzējuši gan bildes, gan visu kaut ko. Meklējot šos materiālus, es atradu to, ka visgarākais lentenis ir cilvēkam, kurš ir pierādīts visā garumā, izvadīts no organisma, ir 24 metri garumā, ja? Kurš ir izvadīts pilnīgi no organisma ārā, kuram organismā ir bijis. Ja? Iedomājieties, cik viņš garš, mums nemaz zarnas nav tik garas, ja, cik tas lentenis ir bijis, ja, un kurš ir aiztaisījis visu tās zarnas kopā ciet, ja. Protams, uz tā pamata mums rodās arī audzēji, jo audzēji mums zarnās ir korcinīts, tātad gastriostromas, ir audzējas limfocomas, sarkoma, ja leinemiona audzēja metastāzes pašas arī lielāko daļu ir, kas aiziet tieši uz zarnām, un zarnās veidojas šīs te audzēja, vienalga no kura audzēja ir aiziet uz zarnām, un tur atkal ir metastāzes, un tur mums zarnas nestrādā. Tātad visa imunitāte mums atkal lejā, par to jau mēs esam daudz runājuši. Un ir arī attīstības traucējumi, ģenētiskās slimības, ja, kur ir 12 pirkstu zarna, atrēzija, tā ir tāda, kas 12 pirkstu zarnā nepareizi strādā šķidrums, vienkārši runājot, ja, tas ir ģenētiskās slimības, ja, kuras ir jau no dzimšanas, tad ir širsprauga slimība, tas ir starp zarnām līmeņi, kur mums ir vārti, tur ir tāda, vārdsakot, nepareiza funkcija runājot, ja. Tad ir interesanti, ir piloras stenēze, tā ir līkumotās zarnas, šis te muskuls nepareizi strādā, ja, bet tās ir visas ģenētiski jau, problēmas, ja. Tātad nepareizi strādā mūsu muskuļu sistēma zarnām, mūsu plēves zarnām, mums ir, tad ir Genedēra sindroms, tas ir saistīts ar vēderplēvi un ar
diafragmu un zarnu mūsu floru tur izmaina, ja, un ir ļoti liels tur tādas problēmas. Bet sakot, ir tas, līdz ar to, ka šiem te trauci ģenētiskās slimības mums dod caur zarnām, dod attīstības traucējumus. Zarnas atbild mums par attīstību. Gan smadzenēs, gan muskuļos, gan visu, jo, kā jūs saprotat, viss uzsūcās un viss darbojās. Ir, protams, arī citas slimības zarnām. Esat daudz gan jau dzirdējuši par tādu Krona slimību, celiākiju, ja, tā arī ir zarnu slimība, ja, kura mums ļoti daudz cilvēki, diemžēl, gribot notievēt un gribot arī visu kaut ko sev labāk un sataisa sliktāk. Ja, tad ir trembofolobija, tā ir ar asinsvadiem saistīts zarnās, ja, tad, protams, diabētiķi, tie arī viss ir saistīti ar zarnām, un diabētiķiem, ir sevišķi vīriešiem, tā ir vīriešu hormonu sistēma momentā ir, jā, līdz pat vēžiem, jā, tā kā tur arī tad kolīts, tas ir tas, kas zarnu struktūra mums neuzsūcās nekas caur tām zarnām, jā, kad aiziet zarnas ciet, un viņas salīp tur vai aizcietējumi, jā, mums ir nefunkcionē zarnu funkcijas, tas ir pa maz ūdens organismā, jā. Un, protams, radiācija arī ļoti, tas ir arī, kas no radiācijas ir slimības, kas saistītas ar zarnu floru. Tad kāda ir profilaks? Pirmām kārtām, un ir pierādīts to, ka mūsu zarnu profilaksē ir vajadzīga roku higiēna, jo no rokām mēs netīrām rokām, mēs ievedam visu mutē. Un viss aiziet mūsu organismā iekšā un aiziet gala rezultātā zarnās, un pirmām kārtām visi mikrobi uzreiz uz zarnu floru aiziet. Ja? Tātad tas ir pirmām kārtām, tā ir roku higiēna. Uzreiz, ja? Vienalga, ko mēs darām, jo mēs vairāk mazgāsim rokas, mums ir sevišķi ir visādi skaisti mums līdzekļi, kas mēs varam sevi aizsargāt un uzlabot, un lai mums nav šo te mikrobu. Ja? Ļoti interesanti ir tas, ka arī galvenais ir arī ar roku mazgāšanu higiēnu saistīts ar to, ka mēs ņemam dārzeņus, gaļu, ja ir sevišķi jēlu gaļu, tad tur ir vispār mikrobi, kuri nav vajadzīgi mūsu organismā, ja? Vai ar dzīvniekiem, tiem, kam mājās ir dzīvnieki, suņi, kaķi. Man pašai tā ir, ja, man ar suns ir, ja, bet noglaudot it kā vajadzētu pareizi, vajadzētu katru reizi mazgāt rokas, jo uz dzīvniekiem mums ir mikroelementi, kuri ir mikroskopiski, baktērijas visādas, viņiem atsevišķi aizsargājošās baktērijas, kuras mūsu organismam un zarnām nav vajadzības, ja, un mums izraisa zarnu problēmu. Protams, arī vēl ir tas, ka ar visu pārtiku, kas ir saistībā, gan apstrādāšana, termiskā apstrādāšana, tas ir pamatā. Ja? Mums ir ļoti skaisti un ļoti labi mūsu produkti, kādi mūsu damlā, mūsu baņjo, ja? Kur mēs varam gan sevi sakārtot, gan mūsu dārzeņus augļus, gan pat visu pilnīgi ar baņjo. Mēs varam sašķaidot, mēs varam pilnīgi visu attīrīt. Nebaidamies skalot gaļu, nebaidamies mazgāt augļus, dārzeņus un sevi pašu. Ja, tā kā tas ir mums universāls produkts, kurš mēs varam sevi dezinficēt. Dezinfekcija. Ja? Iekšīgi mūsu zarnām, pirmām kārtām es uzskatu to, ka arī ir jau detoks, ja? Bet, lai sakārtotu zarnu floru un lai sakārtotu mūsu mikroelementus, kurus ir vajadzīgs mūsu organismā, gan arī zarnu mūsu mikrobiem ir jābūt noteiktā daudzumā, un ja viņas ir pa maz un nepareizi funkcionē, tad mums ir, protams, kas? Mikroorganismu kapsulā. Ja? Tātad šo te dārgo produktu vajadzētu toreiz vismaz 2 reizes gadā mums izdzert, ja? Jo kurš sabalansē visus daudzums nepieciešamos mikroelementus, lai viņš pareizi uzsūcās,
ja, mēs varam gan viņu kapsulās, gan varam lietot un veidot jogurtus. Guntiņu vajadzētu kādreiz atkal ielikt un atkārtot mūsu jogurtu recepti. Tātad jāsilda piens, ja, liekam katliņā, ieberam siltu, ne karstā, bet siltā, tad ieberam šo te kapsulu, var pielikt, var kādu jogurtu no veikala, bet īstenībā es nelieku, es lieku tikai šo te kapsulu, 2 kapsulas uz 2 litri, samaisu un visu un lieku apmēram 6 stundas, vai nu vakarā uztaisu, un no rīta man ir rūgušpiens, saucamais rūgušpiens vai jogurts, kā mēs tagad saucam, ja, kurš ir vajadzīgs ar šiem te tos pareizo skābo vidi mūsu zarnām. Ja? Vecos laikos mēs taisījām tādu rūgušpienus, kur mēs ēdām, ja? Bet mūsu kapsulā ir ļoti daudz šie te probiotika, šie te mikroorganismi, kuri ir vajadzīgi mūsu organismā dienā noteiktā daudzumā. Ja, bet šie te mikroorganismi mums strādā ilgam laikam. Ja, ja mēs kursus izdzeram, kā es saku, nu vismaz 2 reizes, ja, tad šie te mikroorganismi mums palīdz šo te zarnu strādāt. Pats interesantākais, ka mūsu mikroorganismā ir mums klāt ir šāds te akcefamīns, jā, atšķir vienu atpakaļ Guntiņu, vienu lapiņu. Jā, vo. Par to, ko dara un no kā ir šis te papildus šiem te mikroorganismiem ir pielikts klāt, kas ir dzīva Ziemeļu jūras aļģe, jā, kur ir speciāli audzēta mums sintizēt uz sēnēm, kas jūras produktā ir nodod aļģēs noteiktu organismu jodu. Tur ir ļoti daudz joda klāt. Tas ir tas joda produkts, kur mūsu zarnām ir vajadzīgs un mūsu organismam. Ja? Tātad caur šīm brūnaļģēm pielikts, kas klāt mūsu kapsulās, kur citiem nav, starp citu no tādām aļģēm, ja? Ka šis jods papildina un normalizē šo dzelzs un nātriju, kalciju, magniju un bāriju visu mikroelementu normalizācijas zarnu struktūrā. Tieši zarnu struktūrā. Ja? Un tas ir ļoti, ļoti tiešām, nu, es teiktu, zelta vērta produkts, jo šis te brūnās aļģes ir tas, kas nesabojā mūsu zarnu floru, nesabojā un palīdz mūsu zarnu tām pārsliņām attīrīties. Ja? Mums, lai viņas tās pārsliņas katrs pa vienai, katrs atsevišķi, lai viņas ir. Ja? Un palīdz attīrīt mūsu zarnas. Plus vēl, protams, ejam tālāk, Guntiņ. Ja? Tātad šo jūs mājās pētīsiet, cik daudz miljoni un miljardi mums tur ir iekšā. Uz 2 kapsulām, ja? Bet katrā ziņā ir tas, kad vēl ir ļoti labs ir laktobaktērija, kura šīs te laktobaktērijas, it sevišķi solverālus, ir tā, kas palīdz sakārtot zarnu šo taisnās zarnu floru, kur sakārto tiem, kam ir problēmas ar laktozi. Ja? Viņas normalizē šo zarnu floru, jo laktozi var izārstēt, var normalizēt šo floru, jo tur vajadzīgs tas ir. Un tieši tas solverālus ir tas, kurš šo floru, lai tā laktozi uzsūc taisni tievajā zarnā, lai nav tās laktozes problēmas, ja, lai nav cilvēkiem sāpes varā, ja, no tās laktozes neuzsūkšanās, jo tās tie komponenti, tie, kas cilvēkam dara tās problēmas, ja? Jo viņš neuzsūcās un dara ļoti, ļoti slikti cilvēkam. Bet šīs te baktērijas, kuras tur dodās, ievad tieši šīs te laktobaktērijas, kuras palīdz šai florai normalizēties. Skatoties, cik lielā mērā un cik daudz, ja, bet katrā ziņā ir tā, ka var ar laiku un vairākiem procesiem mēs varam to izdarīt. Par zarnām runājot, ir tas, kad
Mēs esam daudz runājuši gan par gotukolu, gan par beta-glukānu, gan par olīvu lapu. Es teiktu, ka tie 3 produkti, kuri ir tie, kas attīra un sakārto zarnu floru. Olīvu lapu, kā zinām, tas ir mūsu parazītu izvadītājs, lai nav mūsu olīvu lapa ir tā, kas noņem lielo skābi zarnās, kas kuņģī noņem lielo skābi, kas sakārto proteks, ir tas, kurš noņem šīs te baktērijas, ja ir mums liekas šie te mikroorganismi pie mūsu slimībām, jeb kādām zarnu vainām. C vitamīns mums normalizēs un iedos spēku zarnu florai, un asins zāle ir tā, kas mums, ja ir iekaisums noņems, viņš noņem spazmas ļoti labi, viņš noņem gāzes ļoti labi, starp citu asins zāle, ja? Bet galvenais šobrīd, tā kā jau mēs runājām jau iepriekšreiz, ka tagad ir vajadzīga šī te detoksikācija mūsu zarnu sakārtošanai, lai mums viss uzsūktos, jo mums ir daudz labu produktu, ko mēs varam sevi barot, ja, un arī viss pārējais to, ko mēs apēdīsim, lai mums būtu, tad es teiktu tā, ka noteikti, kā jau mums māca un kā mums ir, ka vispirms mēs sākam ar olīvu lapu. Ir mums 2 veidi, kā zinat, ja, jo olīva lapa ir tā, kas mums palīdzēs, ja tas lentenis būs, tad viņš pamazām izvadīsies ārā. Visi liekie parazīti mums izvedās ārā, tas ļoti svarīgi. Mums ir visādi zināmi produkti, kuri mums nobeidz parazītus, bet galvenais ir tas, ka lai viņi nepielīp pie zarnu sieniņām, bet lai viņš izdalās ārā, bet mūsu produkti izdala viņus ārā, ja? Ja viņi tur ir un kādām vispirms viņi ir jānobeidz, lai tās oliņas viņi tur nedēļ, lai viņš tur nedara savas problēmas sliktās, ja? Un arī ar proteksu viņš noņems to spazmu arī, ja palīdzēs, bet olīvu lapa būs tā, kas mums palīdz. Nebaidamies, jau tie, kas mēs jau dzeram te, ja, nebaidamies drusku vairāk iedzert, tagad ir sevišķi, ja neko sliktu viņš nedarīs. Jaunam cilvēkam tad gan mēs, protams, līdz tiem 10 pilieniem iesakam, bet arī es teiktu tā, ka mūsu olīvu lapa ir ļoti maiga. Ja ir, protams, zarnu problēmas, tad sākam ar mazām devām, ja, un skatāmies to organismu. Vēl vienreiz atgādināšu par to, ka nejaucam ar citiem produktiem kopā. Ja, ir sevišķi zarnu sistēmai, nejaucam ar citiem kompānijas produktiem kopā. Ja? Jo mūsu produkti strādā pilnīgi citā formulā un var sataisīt nepatikšanas. Ja? Jo viņš neatpazīst citu formulu, viņš strādā tikai savā formulā un viņi nevar saprast, kas notiek, ja kaut ko mēs maisam klāt. Es nesaku nekad, ka cita kompānija ir slikta. Ne, bet ir vainu. Beidzam vienu, sākam otru. Ja? Tas ir mans liels ieteikums, jo ir cilvēkiem bijuši problēmas, kur sāk jaukt. Ja? Bet nedomāsim par to sliktāko, runāsim par to, kā ir jādara un kas ir jādara mūsu produktiem. Tālāk mums ir, ko es ieteiktu noteikti arī pie mūsu zarnām, ja ir iekaisumi, tad noteikti ir reišīsēra, ja, un ginka biloba. Šie te 2 produkti mūsu zarnām iedos pirmām kārtām jau ir ļoti liela profilakse, ja ir ļoti iekaisumi, ja ir arī tāpat zarnās un tāpat visā organismā, jo jūs zinat, ka visu, ko mēs iedzeram, viņš aiziet ne tikai uz zarnām, bet arī visā organismā, ja, un visu sakārtos. Bet ir tas, kad kā par to te reišīsēni, ir tas, ka viņa ļoti labi noņem arī ar asinszāli. Ja, kopā var laist kopā, lai stiprinātu šūnas un arī zarnu sistēmā, ja, pret infekcijām. Ja mums ir kādas vēdera graizes, tad ir reišīsēni kopā ar asinszāli, ir tā, kas mums var ļoti ātri sakārtot mūsu zarnu sistēmu, ja ir kāda problēma. Protams, reišīsēni ir tā, kas mums ļoti palīdz. Visām citām arī lietām, es teiktu tā, un pierādīts, un ir ļoti daudz rezultātu, kad ir
no reišīs sēnes mums ar parazītiem ar ļoti labi strādā un ir rezultāti ļoti labi. Reišīs sēne ir tā viena no tiem, kas strādā ar onkoloģiju, jā, kopā ar ginka bilobu ļoti arī zarnu sistēmai, jā, ir ginka biloba arī, jo ginka biloba mums dod ļoti labu asinsrites cirkulāciju palīdz, jā, plūsmu asinsvados palīdz, jā, tad, jo mums tur arī ir visur asinsvadi, jā, tai pašai limfai, ļoti labi attīroša limfai ir ginka biloba, kur arī tātad, ja mums zarnu sistēma sakārtosies, ja sakārtojam, un tad arī limfai, lai mums vieglāk, lai mums darbojās labāk, lai mums zarnu flora darbojās labāk, arī ginka bilobu. Kā jau es teicu, ir tas, kad mums mēs varam daudz ko mainīt un daudz ko salikt, daudzus produktus. Ja nav viens, ņemam otru, ja nav tas, ņemam citu, ja? Lai mums ir mājās ar visu laiku, ko mēs varam pamainīt, ja? Es teiktu tā, ka pamatā faktiski arī pie zarnu problēmām ir tas, ka reišī sēne būtu jābūt faktiski pamatā un baktērijas, ja? Protams, ir visādi varianti, katram savs organisms, un neaizmirstam, protams, arī sevi pabarot, jā, tā tad arī, protams, mums ir spirulīna, mums ir arī tas, kas mums ir jāpabaro, jā, bet tā ir plus vēl barošana, jo viss organisms mums arī jāpaceļ arī augšā, bet neaizmirstam galvenais par higienu un neaizmirstam galvenais par ūdens dzeršanu, jo it sevišķi, ja mēs dzeram šīs te baktērijas, viņām ir jābūt ūdenim, kur strādā. Ūdenim papildus vajag vairāk būt. Tāpat pie ginka bilobas ir jābūt vairāk, tāpat ir jābūt vairāk, kā jau mēs pagājušreiz runājām par spirulīnu, ja, tur ir jābūt vairāk ūdens. Gan uzdzerot, gan dzerot. Ja mēs veidojam šo te kefīru vai rūgšpienu saucamo, ja, tātad šīs te mikrobielas, tātad mēs viņu uzreiz dienā visu neapēdam, mēs varam sadalīt pa daļām, un starp citu es izveidoju to, kad sapratusi, ka ja atstāju drusciņu, atstāju šo te sataisīto rūgšpienu, ja, tad var nākošā reizē mēs varam viņu pielikt, un viņš atkal veidojās šo te, varam vienu kapsuliņu tikai pielikt klāt, un mēs varam iekonomēt ilgākam laikam mums sistēma un dabūnās tas pats, tās vieliņas tikpat daudz, cik ir vajadzīgs iekšā mūsu zarnām, jo ja mēs sāksim darboties, viņām uzreiz tik daudz, pirmā reizē, 2, 3 reizēs mums vajag, lai viņš ir vairāk, lai mums sāk darboties, lai šīs procesas mums sakārtojās, jā, bet pēc tam mēs varam šo te vienu kapsuliņu pieliekam iepriekšējo un atkal taisam tālāk. Ļoti, ļoti iesaku kaut kādu, es teiktu, mēnesi pusotru noteikti padzert šādu, ja, jo viņš savādāk un starp citu ir organismam vieglāk, sakārtojās aizcietējumi, jo kas, jā, ļoti labi palīdz to visu, un kā es saku, šītas palīdz to te attīrīšanu, ļoti efektīvi. Tā kā tā, par to šodien gribēju parunāt. Varbūt tās ir kādi jautājumi. Mums tur mikrofoni ir, varbūt ir kādi jautājumi. Paldies, Inesī, par lielo darbu atkal. Es sataisījis tik daudz informāciju mums. Tā kā var jau, protams, jautāt jautājumus, kam ir sakrājušies neskaidrības kādas. Jā, ar tām zardām tur tā ir, tad varētu būt varbūt pēc tam, kad mēs sāksim lietot, ja, jo, viss šie te, mēs jau esam liekas, kā jau es pagājušreiz arī teicu, ka mums daudz kas pārklājās, ja daudzām vajadzībām mēs varam izmantot vienu to pašu produktu, to pašu reišīsēnu, to pašu asinszāli, ja, vai tā paši pamatelementi, ja, kuri mums ir tai sakārtošanai, jo mūsu produkts ir profilakse, ja, uzlabošana un sakārtošana, ja, un pabarošana, ja, tātad
šie te visi procesi mūsu organismā, bet faktiski arī mēs tā arī esam no tā, mums jābūt mums jābūt sabalansētiem, mums jābūt attīrītiem, mums jābūt pabarotiem, jo, es teiktu, ka šobrīd jau, īpaši to pārtiku, neko mēs tur nevaram sev pabarot, bet papildus mums tas vajadzīgi. Līdz ar to mēs arī 3 darbus mēs varam izdarīt vienā.